Laipni lūgt atpakaļ mūsu podkāstā Divi futboli. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts, un tad šodien mēs vairāk parunāsim tieši par aizdītajām izlases spēlēm, par Latvijas mačiem pret Azerbaidžānu 0-0 un pret Albāniju 1-1, un arī par Nāciju līgas pusfināla rezultātiem, fināla rezultātu, un arī par trešo vietu bija diezgan interesants mačs. Jā. Un tad sāksim ar Latvijas izlases mačiem, es domāju, ne? Jā. Sāksim ar Azerbaidžānu Latviju 0-0, mums arī vlogs. Nostājieties to obligāti. Tas mačs bija diezgan garlaicīgs, teikšu tā. Bet spēlētāji tikai iesaldījās priekš Albānijas. Jā, būtībā Latvija tā kā visu maču, es teikšu pat godīgi kontrolēju to spēli, vairāk kontrolēju arī bumbu, bet, diemžēl neguva vārtus, 0-0 pat ļoti pelnīts rezultāts, jo, tiešām spēlēja arī daudz rezervisti Latvijai. Jā. Apret Albāniju jau, principā, bija pamats sastāvs. Tieks laika spēle. Jā, visi labākie tieši. Jānis Ikonēs netrāpīja pendeli. Kas tas bija? Man šķiet, ka bija jāsaka kaut kādam Varslavānam vai kādam citam, jo, tāds izpildījums nav pieļaujams tādā mačā. Jā, manuprāt, arī Ikonieka pendeli ļoti neveiksmīgi. Arī ziemā jau Eiropas līgā viņš pret Makabī Tel-Avivu ļoti šādu vāju pendeli pa vidu to atsargāja. Arī RFS sastāvā viņš vairākas reizes ir pārsidis gan pāri vārtiem, gan arī vārtsīgi atsargājuši. Tā kā man pat liekas, ka vajadzēja Vladislavam Gutkovskim dot varbūt pat iespēju, jo viņš tomēr jau pierādījis daudz. Jā, bet viņš ir diezgan daudzas spēles gols notrāpījis kādu laiku. Arī jā, bet Jānis Ikaunieks, es pieņemu, ka viņš ir komandas tāds līderis, jo viņš ļoti ilgi jau spēlē izlasē, un arī viņš ir rezultatīvākais izlases futbolists. Bet, tomēr pendelis ir tāda viņa lieta, ko viņš, diemžēl, karjeras otru pusi ejot, tiešām ļoti neveiksmīgi izpilda. Bet, neko darīt. Černomordiem 2 goli. Viena pretniekos, viena mūsu vārtos, bet tāpat 2 goli. Un viņš dabūja otro zeltu, tā kā viņš diemžēl nākošo maču nespēlēs, kad šeit. Vai tā bija pelnīta zeltainā, vai tomēr tiesnesis bija tāds pamīgs tajā situācijā bija? Es pat godīgi teikšu, ka bija pelnīts, jo Černomordijs vairākās epizodēs tiešām diezgan, manuprāt, agresīvi arī tā spēlēja uz to bumbu un arī uz pretinieku spēlētājiem. Ļoti daudz tieši gāja virsū, kājās, gan mugurā. Tā kā, manuprāt, pelnīt, bet jāatzīmē tiešām, ka viņam izdevās gūt izcilus, manuprāt, vārdus, kad Cigaņiks ar tādu ļoti augstu trajektoriju iecēla bumbu. Viņš ir galvu precīzi stūrī ar acīm pēc zemi. Ļoti tehniski sarežģīts. Tas bija ļoti labs centrējums, ļoti labs gola nobeigums. Jā, tiešām ļoti labi Černomordijs guva vārdus, bet arī tiešām ļoti neveiksmīgi ielaida tādā rikošetā, kad Zviedri gribēja sist ārā bumbu un tieši tad Černomordijs arī gribēja sist ārā, tā gāja priekš bumbas un tad neveiksmīgi sanāca. Jā, tas bija ļoti neveiksmīgi, bet tad cerēsim uz Latvijas izlases jau pozitīvāku sniegumu rudenī, kad būs jau spēles pret Serbiju, pret Angliju Daugavas stadionā būs oktobrī, un tad skatīsimies un sakosim tam līdzi un cerams būs vairāk punkti un vārti. Pret Angļiem počanē, bet pret Serbiem varētu kaut kas sanākt. Jā. Būs arī mačs pret Andoru, Latvijā atbildes mačs un arī izbraukums Albānijā. Tā kā, bet tas jau būs tad rudenī. Čekot, mēs varam sakrāt tos punktus un tikt otrajā vietā. Es domāju, noteikti jāmēģina, jo vienmēr jāmēģina dabūt tos augstākos mērķus, tāpēc obligāti jācenšas uz uzvaru. Un tagad parunājam par finālu. Jā, vairāk par Nāciju līgu. Tātad pusfināli bija, manuprāt, diezgan interesanti. 2-1 Portugāla vinnēja Vāciju un 5-4 Spānija vinnēja Franciju. Knuts bija ļoti bēdīgs par to. Es arī cerēju frančiem, bet Spāņi. Es ļoti atvainojos, Spāņi ļoti labi vinnēja un diezgan pelnīti. Bija ļoti sīvs mačs. Jā, tiešām jāpiebilst, ka Spāņi ļoti labi spēlē uzbrukumā tajā mačā pret Franciju, bet jāatzīmē arī, ka Francijai, protams, bija ļoti maz pieredzējusi
aizsardzība. Viņiem bija malējais aizsargs kā Lulu debitants no Turīnas Juventus. Pirmo reizi izlasē spēlē un uzreiz jāsilīgs pusnāvā, kas, manuprāt, bija ļoti muļķīgs lēmums. Tur vajadzēja kādu pieredzes bagātāku aizsargu, kurš, piemēram, kā Lukas Hernandes, kurš varētu tiešām nosakt to Jamala malu vai tiešām būtu daudz labāks. Bet, diemžēl, tajā mačā, Francijai ļoti sūdīgi, švāka aizsardzība. Dembele arī kaut ko tur, es nezinu, kas tur viņi notika. Visi saka, Ballon d'Or, pēc šitām viņš neko nedabūs. Nē, jā, bet manuprāt, Dembele un Doué un arī Barkolā šajā mačā, būtībā pēc tās Champions Leagues panākuma, pēc tās eiforijas jau bija tādā atpūtas režīmā, man liekas, tajā spēlē pret Spāņiem. Bet, jāpiebilst, kad uzmainīts Ryan Cherki, ļoti labi nāca spēlē, guva skaistus vārdus un arī rezultīvi piespēles Kolomānī, tā kā bija ļoti tuvu Franciju atspēlētos, bet, neizdevās. Tomēr nesanāca. Pārnājām finālu. Un tad, fināls bija Portugāle pret Spāniju. Visi domāja, ka Spāņi viņš šeit vinnēs, bet, Mendy kabatā iemāls. Ko lai saka? Mendy kabatā iemāls, viņš viņu pasteidzināja par to laukumu. Neko viņš nevarēja izdarīt. Tā kā pilnībā neko. Ronaldo 40 gados gulst vārtus. Ļoti pārsteidzoši. Šatromējis, Deflu nesit pendelis, bet tāpat viņi paceļ kausa. Jāpiebilst, ka Ronaldo tiešām vairākās epizodēs arī apzaga Jamalu, atņem viņam vērsies bumbu, kas tiešām man ļoti patika, jo mēs abi principā bijām par Portugāli un pēcspēles soda sitienos ļoti labi Portugāli 100% realizācija bija pendelēs. Tur Vitīņa ar Fernandešu man personīgi izraisīja tādas bažas, tāpēc, ka viņam parasti pirms pendelēm tur lēnām tipina un tad palācās un tad arī dažreiz netrāpa, bet šoreiz ļoti veiksmīgi uzsita kā stūros. Bet Morata no Spāņiem tieši nerealizēja vienīgo pendeli. Jā, tas bija. Es biju priecīgs ļoti par to. Es arī tiešām biju priecīgs, jo Ronaldo tiešām jau pēdējie gadi futbolā palikuši un tiešām izdodas dabūt trofeju, kas ļoti svarīgi viņam. Jā, un pēc mača tur visi svin, un tad Fernandes ķipa pateica par Ronaldo. Un visa komanda gaiši aizgāja par Ronaldo un sāka ap Ronaldo baltas Ronaldo vidu. Tā kā Fernandes vienmēr ir ar Ronaldo. Jā, Ronaldo ir, protams, tāds harizmas, tāds efekts arī, ka viņš ir ļoti tāds, kā jau futbola leģenda un, protams, visi spēlētāji uz viņu arī vienmēr aizstāv un tagad spēlēt uz viņu. Kā jau tas tā pozitīvi priecē. Bija arī spēle par trešo vietu Vācija, Francija. Sākums bija tāds, kur Vācija vienkārši visu laiku sita pa vārtiem. Jā. Kad es uz spēli skatījos, man jau likās, ka Francija pat reāli atkal salaidīs jau ļoti agri tos vārtus un viņiem būs ļoti grūti atspēlēties, bet ļoti labi šajā mačā, atšķirībā no Spānijas mača, darbojās vārdsargs Maiks Maņāns no AC Milan, viņš tiešām daudz seju viņam bija labi. Tas bija, viņš ļoti labi sāk sajot, es nezinu pat, ko teikt par viņu. Jā, viņš bija ļoti labs tajā mačā. Jāpiebilst, ka arī Francijai ļoti labi izdevās aizskait pretuzbrukumos, gan Mbappé, gan, principā Mbappé bija gols no asists, tā kā viņš ļoti labs bija šajā mačā. Pelnīja trešā vieta Francijai, manuprāt. Jā. Un tad, finālā uzvarēja Portugāla, Spānija otrā. Tā kā sakosim līdz pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Jā. Un tad gaidat vēl video. Bet jāpiebilst vēl, ka tūliņ jūnijā jau sāksies klubu pasaules čempionāts, kas būs notiks Amerikā, ASV. Tuvākais tas, ka Ronaldo nepiedalās, viņš neatrada savu klubu. Jā, tas ir diezgan muļķīgi. Viņš varēs, domāju, aiziet uz kaut kādu... Jebkuru klubu, kas piedalās. Kaut kādu Brazīļu, kaut kādu komandu. Viņš tur iedarētos starp Brazīlu. Jā, tas gan. No šī arī mēs beigsim. Jā, tas būs tad arī viss teikumi citos video. Tā.